labu dieniņu visiem! Liels sveiciens no Saldus. Šeit esmu atbraucis uz pasākumu, ko sauc par Saldus saule. Pasākums jau notiek neskuro reizi. Uz šejieni atbraucu ar autobusu un no autostas pamazām dodos uz Kalnsētu estrādi, kas manā gadījumā aizņem apmēram pusstundu. Mašīnu stāvvietas arī bija diezgan patālu no estrādes, tikai vipiņiem bija daudz tuvāk. Lūk, šeit ir ieeja. Apsargi atšķirībā no citiem gadiem pārbaudīja daudz rūpīgāk. Paldies viņiem. Šeit uzliek aproces un tālāk jau apsargi pārbauda gan aproci, gan arī vai to, vai kaut ko neesi ienesis aizliegtu. Un lūk, šī pati lielā estrāde uzcelta. Estrāde atrodas ļoti skaistā vietā. Man par šo estrādi ir arī atsevišķs video pie Saldus. Tā iesaku noskatīties dienas laikā. Un te izskatās ļoti, ļoti skaisti. Cilvēku bija ļoti daudz, kā paši redzēt. Manuprāt, pat ja tā drīkst salīdzināt ar Prāta vētras koncertu, manuprāt, šeit bija pat vairāk cilvēku, bet tas ir tikai mans viedoklis. Šeit ir tāds kā neliels kanāls vai upīte, nezinu. Tie, kas zina, var uzrakstīt komentāros. Kafejnīcu bija ļoti daudz, cenas atšķīrās. Vienā kafejnīcā tas bija lētāk, nebija tā kā, piemēram, kad Summer Sound notiek, tad tur visas cenas ir vienādas. Šeit bija, tā teikt, atšķirīgas cenas. Ko var teikt par apsargu darbu? Apsargi strādāja ļoti labi, teritorijā viss bija mierīgi, bet ejot uz šo pasākumu un nākot atpakaļ, bija vietas, kur cilvēki kāvās, bet tas gan jāsaka notika tikai savās kompānijās, tā ka kādam garam gājējam uzbrukt, tā nekur neko tādu nemanīja. Aizliegts pašiem bija ienest grillus, ēdienus, kaut ko cept. Festivāla programmā bija rakstīts, ka ir jāiegādājas šajā pašā pasākumā no ēdinātājiem. Pats Saldū nepalika panākti, bet pirms tam skatījos, kā maksā naktsmītnes, un naktsmītnes bija cenas augšā. Bet tā jau ir noteikti arī visos citos pasākumos, gan Rīgā, gan Liepājā, gan arī citās vietās. Šī bija otra estrāde, Pļavas estrāde. Te piedalījās mazāk pazīstamas grupas. Es galvenokārt braucu tāpēc, lai redzētu Ivo Fominu, kā arī Dzelzs Vilku. Gribēju redzēt arī Līvus. Diemžēl viņi bija tajā laikā, kad jau bija jāiet prom, tāpēc viņus redzēt nesanāca. Un te var redzēt, kādas bija cenas apmēram festivālā. Un cenas bija daudz lētāk nekā, piemēram, Summer Sound festivālā. Nedaudz lētāk. Bija organizatori arī parūpējušies par izklaidēm, citām izklaidēm. Te varēja šādā te saucamajā ne karuselī, bet nezinu, kā to nosaukt, izbraukt. Pati festivāla biļete, ja nekļūdos, maksāja 35 eiro, un šī cena bija daudz lētāka nekā Summer Soundā.
Vēl ko var piebilst, nebija padomāts par vienu lietu. Ieeja bija skatuves kreisā pusē teritorijā, bet ēdināšanas zona bija labajā pusē. Un, lai tiktu uz ēdināšanas zonu un tualetēm, viss šis pūlis, ko jūs redzat, aizņēma visu skatuves priekšu. Un šim pūlim izlausties cauri bija gandrīz neiespējami. Varēja, protams, skāpt augšā kalnā estrādē, uziet pa vienu pusi augšā, tad pa augšu un tad atkal nokāpt lejā. Bet tiem cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar staigāšanu, tas sagādāja diezgan lielas problēmas. Un savādāk nemaz nevarēja, jo tam pūlim tikt cauri bija neiespējami. Varēja uztaisīt organizatori kaut kādu eju, vai pa aizmuguri skatuvē, vai kā. Diemžēl tas nebija izdomāts. Bet citādi, manuprāt, viss bija labi. Arī tualešu bija diezgan daudz, protams, ne tik daudz kā Prāta vētrā, bet arī šeit bija diezgan daudz un milzīgas rindas uz viņām neveidojās. Ja nu vienīgi te pie pašas skatuves bija arī tualetes, bet uz tām bija vairāk, lielākas rindas, bet citur tālāk, kur ēdināšanas zona bija, tāda problēma nebija. Publika bija ļoti atsaucīga, jā, aicināja pacelt rokas, tad publika pacēla rokas, arī aplaudēja šur tur. Tā ka, manuprāt, tiešām publika bija atsaucīga. Vēl var piebilst, ka festivālā nebija tikai jaunieši, bija arī vecāka gājuma cilvēki. Un, protams, tas arī priecē, ka neiet tikai jaunieši, iet arī iziet no mājām dažāda vecuma cilvēki. Burkevits skaņo ģitāru, bas ģitāru. Jā, skan labi. Čingānais skan labi, ļoti labi. Tas nozīmē, ka ir tikai laika jautājums. Tas būs absolūti dzīvē, un baks tikai būs. Šī bija VIP zona, te bija ar galdiņiem, atsevišķu bāru, atsevišķu tualeti un arī, kā sapratu, atsevišķu mašīnu stāvvietu. Vēl interesants gadījums bija, kad gāju projām. Mani apdzina divi jaunieši, tādi pēc izskata pavisam jauniņi.
Un, kas nedaudz mani sasmīdināja, viņi teica, mūsu jaunībā tā nebija. Un tagad jau es taisos pamazām prom, jāpaspēj bija uz autobusu. Tā bija Saldus saules pirmā diena. Liels prieks, ka tur tiku. Varēju parādīt arī jums. Lūk, šis te ūdenskritums ir pie pašas estrādes. Manuprāt, ļoti arī skaisti. Arī koki bija izgaismoti. Lūk, tā pagāja mana Saldus saules pirmā diena un arī vienīgā diena. Tagad teikšu jums lielu atā un uz tikšanos jau citā video. Atā! Jādod 5. Ding. Čau.